dāmas šodien pieliks punktu savai starptautiskajai sezonai Veikvienas Liepāja komanda, uzņemot savā laukumā Kauņas klubu Hoptrans Tirēnos. Ja iepazīstot šīs meitenes, pirmo reizi nāks viņas redzēt vaigā. Akvile Baronenaite, numur 10, 28. numurs Rasa Kņizaite. Tagad tieši viņa arī noslēdz uzbrukumu, gūs pirmo punktu spēlē. 17. numurs Gintere Jasjūnskaite. Kad jau pieminēju komandas kapteini, jau Vito tagad precīzi no groza apakš, kas attiecīgi ir Liepājas komandas pārdarītājs pavisam nesen, bet tagad tāds kļūdiņš sanāk Liepājas komanda arī pretiniecēm šajā Baltijas basketbola līgas turnīrā. Un tagad gan precīzi tālmetiens, divu precīzi raidījumi, 6 gūt punktu spēlēm. Un lielākais pārstats arī šīs dienas mačā pagaidām. Kļūdās šeit Liepāja. Piespēle uz. Tālāk bumba pie Petermans. Peterman neizšķirās izpildīt metienu. Maija Gertsona nomāna. Tiek garām ļoti ātrs gājiens Maijai. Skaista darbība no Liepājas jaunās basketbolists. Vēl jāspēlē mazliet mazāk gan par 2 minūtēm. Bet 34 gūt punktu kopā abām komandām. Atgādināšu vēlreiz, ka iepriekš abas komandas, kad nospēlēja spēli Kauņā, protams, spiežās tuvāk grozam šīs spēlētājs, bet tomēr tagad pagaidām ir saspēle pa perimetru. Arī piespēle uz savu līderi. Viņai 2 punkti un noslēdz savu uzbrukumu Hoptrans komandai. Ātri arī darbība, sabloķējas vairākas spēlētājs, piespēle uz metienu uzreiz. Attiecīgi neredzēja, kur tā bija spēlētājs, šķiet, ka Rasa ņemt nesekmējās un uzbrukumā jau Liepāja. 2 punkti skaitās un vēl sodmetiens sekos 6 minūtes 1 sekundi, kad jāspēlē vēl tikai 6. Kristīna Silrāja ar bumbu. Iespēlē Jēkabsonai, Jēkabsona māju kustību. Tiek līdz groza apakšā Ilis pēdējā sekundē, otro reizi šīs dienas mačā. Precīzi. Hoptrans komandai 4-4, tagad viens ir neprecīzi. Pēc tam izcīnīt bumbu uzbrukumā, 2 punkti no spēles un Selīna Mēlis nospēlē neagresīvu. Akvile Baronenaite ir guvusi 11 punktus un arī Ieva Preskienīte ir guvusi tikpat 11. Kristīna Silrājas groza apakš. Tālāk jau bumba pie Vītos, izspēle uz Ilis Jēkabsonu. Jēkabsona neizpilda tālmetienu, 10 sekundes uzbrukumā vēl jāspēlē. Piespēles groza apakš un precīzi uzbrukums ar Liepāju, 38-43. Un bumba Liepājas komandai. 4 piezīmes tikmēr Hoptrans spēlētājiem. Tā kā piezīmes vairs nevar izpildīt arī otrs uzmetiens precīzi. Un tagad laikam, kuram būs stiprā, kurai komandai patiesībā, jo kļūdās pretiniecis, vēl 2 punktu Liepājai. Visu, ko var novēlēt Liepājai, bez pārkāpumu, jo daudz piezīmes ir fiksēts šīs dienas spēlē. Piespēlēt Silrāja, Silrāja piedriblē, izpild metienu, kļūdījos! Šoreiz 2 punkti skaitās Silrājai pēc pirmā puslaika. Spēles groza apakš, bet ir palīdzība un ir arī saslēgšanās. Jau Vito īstajā brīdī groza apakšā, pēc tam palīdzēs šeit Kristīna Silrāja. Maija Gertsona tagad saņem labu piespēli no Daigas Līnes. Vēl Hoptrans spēlētājiem un līdz groza apakšai tiek augumā ražanās spēlētāji, kur uzreiz negūs grozu un beigās jau Vito spies pārkāpt noteikumu. Spēles vienā dienā beidzot būs. Es jums samānījos iepriekš, ka Liepāja būs 2 spēles 19. aprīlī. Beigās tomēr būs tas 23. Uzbruk no tālās distances. Tad vēl viss kaut kas var būt. 2 punkti no tuvas distances, tomēr krīt Liepājas grozā. Pēdējā minūte sāksies 4. ceturtdienā. Kristīna Silrāja ar bumbu. Vēl 2 punkti Liepājas komandas izpildījumās. Trešo uzvaru arī piedzīvot 3 zaudējumu. Trešā vieta gan paliek, tad daudz trīnieku. Bet tas viss, lai paliek vēsturniekiem. Piespēlē Ievai Vito, lai Vito tālāk Silrāja. Silrāja vēl 2 metienus pēdējā sekundē. Šoreiz gan metiens nav precīzs, bet tas nav būtiski. 78-71. Veikvienas Liepāja izcīna uzvaru Baltijas basketbola līgā un līdz ar to šo turnīru noslēdz. Patīkams nots, cerot, ka nākamajā gadā sekmēsies vēl labāk.